Kā 3 soļos izpētīt zemes gabalu? Pirmais solis – ejam uz zemesgrāmata.lv, lai saņemtu aktuālo zemesgrāmatas izdruku par mums interesējošo īpašumu, kurā mēs redzēsim nekustamo īpašumu sastāvu, tā īpašnieku, atzīmes un apgrūtinājumus, kā arī lietu tiesības, kas attiecās uz mums interesējošo īpašumu. Solis numur 2 – dodamies uz plūdu riska karti un Ozoles portālu, kurā mēs redzēsim visu aktuālo informāciju no dabas aizsardzības pārvaldes un sezonālos gruntsūdens līmeņus, kas var ierobežot mūsu interesējošo ieceri uz konkrētās zemes vienības. Solis numur 3 – dodamies uz geolatvija.lv portālu, autentificējamies un pasūtām izziņu par mums interesējošo zemes vienību. Pēc 1 minūtes tā būs mūsu e-pastā, un tajā būs informācija par to, kāda adrese ir šim īpašumam, kāda platība un lietošanas mērķis ir noteikti zemes vienībai un kādi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir spēkā uz doto brīdi un attiecās uz mums interesējošo īpašumu. Tur mēs redzēsim izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros ir uzskaitīti apbūves ieceru veidi, kas ir realizējami konkrētajā zemes vienībā, un šis ir veids,